Jā, pagaidi. Miedziņam jau ir. Es tikko atbraucu no Rīgas. Un visi uzreiz sēž un gaida savu dīšķo maizi. Viens jau ēd, otrs gaida. Gaidi, jā? Jā. Tas būs nedaudz, jo patiesībā Sārai es dodu ēst 3 reizes dienā. Lūdzu. Un tas būs tikai pavisam nedaudz. Kas ātri uziešu augšā vēl katim otram. Vārdu sakot, mēs esam ne tikai garīgas būtnes šajā mājā, bet arī gaužām, vienkāršas, primitīvas, teiksim tā. Nekur te varēs redzēt tikai laikam mazu gabaliņu no Sāras. Jā, labrīt no rīta, vairs nesenāks, bet es vienmēr saku labrīt. Nu, es arī tā kā, tas varbūt man palīdz attiekties. Deg šķidrums, iekurnē pirti. Nu tad, ko tad es jums varu pavēstīt? Jums varu pavēstīt to, ka es biju pie zobārsta. Šodien man bērni nav mājās. Jā, pa 3 gadiem šī ir 2. reize. Bija viena reize pagājušajā gadā, kad vīrs ar viņiem aizbrauca uz 1 dienu. Jā, viņi bija uz 1 dienu projām. Sanāca laikam mazāk, viņi pat vakarā laikam izbrauca, pa nakti viņi palika, un nākamajā rītā, ap 12. viņi jau bija atpakaļ. Tā kā tā man vispār ir tāda jauna pieredze. Sāra, nu jā, labi. Sāra izdēd vienmēr kaķim trauku. Nu, kaķis kaut ko atstāja, un tad Sāra vienmēr apēd. Nu, tad sanāca tā, ka es tādā pilnīgi brīvdienu noskaņojumā metos uz Rīgu, tāda smaidīga. Es šobrīd aizmirsu uz tādu vienu svarīgu lietu. Nu kā, ka zobārsts tomēr nav nekas tāds pārāk priecīgs. Labi, par to zobārstu pēc tam. Es vienkārši gribu pastāstīt tā kā, ko, es nezinu, kā man tur izskās tur tā virtuve. Nu, tur varbūt kaut kāds drusku ir ņēgu, nu, nekas tagad. Ko es nopirku? Man leduskapī ir viss kaut kas, jogurts, piens, kefīrs, griķi, cīseņi, olas, jā, nu, un tādas visādas lietas, krējums, jā, un tad es vēl nopirku, zinot to, ka viņi laikam būs mājās tikai rītdien vakarā, tā es sapratu no vīra. Es nopirku arī sev kaut ko, kas man garšo. Nu labi, es nopirku šādu te salātu galvu, tad es nopirku zirnišus, bet, ziniet, es pērku visu diezgan to, ko es redzēju, ātri origo, man bija 10 minūtes līdz vilcienam, es ieskrēju un nopirku to, ko acis rādīja, un tad es kaut ko te sagudrošu. Dilles, zaļumi ir jāēd, glikozes revolūcija, zināt, ja? Pirms katras ēdiena reizes vienalga, ko ēdam, galvenais ir zaļumi. Zaļumi, gurķis, kāposts, skābēta kāposts, kaut kas pirms ēdiena reizes, jo tad labāk viss iestrādājas vilmaņa. Es vienkārši arī noklausījos šodien no rīta. Cilvēki jaudā sarunu ar Viju Kilbloku, un viņa ir Zvaigznes ABC vadītāja, un viņa ļoti seko līdzi visādām ēšanas jaunumiem. Nu, tie, kas ir noderīgi veselībai. Un tur ir tā grāmata Zvaigznē, glikozes revolūcija. Cik svarīgi ir tā kā ēst sabalansēti, un nu, kā tas cukurs mums tur kāpj un krīt un tā tālāk. Un tas, par tiem zaļumiem, tas ir labs padoms. Es nezinu par pārējo. Tā, gurķus es nopirku. Tad es nopirku tofu. Man garšo tofu. Tā kā es neēdu gaļu. Nu, dažbrīd es ēdu vistu,
tikai tāpēc, ka es jūtu, ka man prasās tiešām olbaltumvielas, ja man būtu mājās kaut kādi tur daudz rieksti vai kaut kas tāds droši vien paņemt tos apēstu. Pupus un zirņus daudz ēdu. Nu jā, bet visu arī ik pa laikam. Un zivi arī. Nēdu lielopu un cūku nēdu. Ingveru nopirku, ingveru tēju, gatavošu, jo iešu pirtī, tāpēc es rādīju to degšķidrumu. Es nezinu, vai es to pateicu. Es nopirku pistācijas, es nopirku burkānus, sārai un arī, nu labi, man piemēram. Tad es nopirku tas, ko es teicu, skābēti kāposti. Un te man ir stāsts par skābētiem kāpostiem. Vakardien bija tā, nu, manai draudzenei sanāks to vēl vienreiz klausīties, nekas. Tātad situācija šāda. Es nopirku vakar 6 tādas palielas, ir tādas aprikožu riekstu konfektes, nu, tā kā žāvēts auglis, teiksim tā, saspaidīts un sablenderēts, un iekšā tur ir rieksti, un apkārt tur ir šokolādi. Nu, un tā konfekte ir diezgan paliela. Nu, tāda. Nu, diezgan, jā. Es tādas 6 nopirku. Bērni tādas negrib ēst. Nu, ok, ļoti labi. Negribat, paldies. Un es domāju, nē, nu vakarā, nu, nē. Viņi iegāja gulēt. Es domāju, nu, man tā kā gribas, bet es domāju, nē, nu, man jāaudzina taču raksturs. Es, nu, kā, nu, es pieaugusi sieviete, esmu, kā man ādas ārsts teica, kā tu nevari sev kontrolēt? Tu esi pieaudzis cilvēks. Nu, labi, es tā domāju, demonstrēšu savu pieaudzību. Nu, zinu, kā atsevišķi, nu, tieši dietologi un vispār uzturu speciālisti vakarā kā pēdējo maltīti iesakā tieši dimdiņu kāpostus vai jebkādus citus, kas ir skābēti. Kaut vai jūsu pašu māju vai beidziet fermentēt dārzeņu, tas ir brīnišķīgi. Tas vispār ir tāda labvēlīga vieta baktērijām, labajām, vēderā un, nu jā, tad, nu es domāju, labi, ēdīšu tos kāpostus. Ēdu tos kāpostus, bet galvā visu laiku, labajā sānā vai kur, nemitīgi midžinās tā uguntiņa pa tām konfektēm. Nē, es ēdīšu kāpostus, nopurnos. Tad sapēdu 2 šķēles ar rupmaizi. Ļoti garšīgi. Nu, majonēzīt tur nedaudz bija, jo uzradās arī, uz skatuves uzradās arī 2 vārītas olas. Nu, tad tās es apēdu, nu, tā domāju, nu, taču vajadzētu pietikt. Bet tās konfektes turpināja man galvā mirgot. Un kā jūs domājat? Loģiski, es beigās apēdu arī abas konfektes, vēl tādas 2 lielas konfektes. Ai, nu, un tā nav pirmā reize. To es varu pateikt, ka tāda situācija, ka, piemēram, ir Zara, beidz, ka ir nopirkts kaut kas, salds, piemēram, un vakarā, lai man nevajadzētu tā kā par to domāt, tad es izdomāju, vai es tā ēdīšu, graudīšu kāpostu lapu, ja? Nu, tad graužu vai burkānus, nu, es nograužu visu ko, daudz ko, un beigās tik un tā apēdu to, kas tur arī bija domāts, un tagad es sapratu. Galvenais, tātad, ja es gribu vakarā kaut kādu saldumu, nu, nevajag sev mocīt, ir skaidrs, ka es apēdīšu, piemēram, vismaz 2 konfektes. Un viss, un nevajag tur sev kaut kā, es nezinu, tricināt un mānīt. Labi, ko es vēl nopirku? Nopirku šādu zaļu cukīnī. Domāju, ka varētu būt, nu, ne jau šodien es to visu apēdīšu. Bērni atbrauks un tāpat jau to visu vajadzēs. Tad ir šādi te, man ļoti garšo rīsu nūdeļu zupa. Aplējamā. Tad ir mozzarella siers, tas man garšo. Un pats mīļākais no salātiem man ir kažoks bez siļķes. Man ļoti, ļoti garšo. Kažoks bez siļķes. Un te ir šampiņoni. Un te ir, jā, pēdējais burkāns. Labi, burkāni jau tur bija. Nu, ko es varu pateikt? Tātad nonācu pie zobārsta. Nonācu un kaut kā sāka nākt tik ļoti miegs. Tur arī bija saulains. Nu, es tā kā snauduļoju, man tur bija drusku jāpagaida. Labi, tiek tajā kabinetā. Nu, miegs, protams, pāriet. Nu, kāds tur vairs miegs? No sākuma pārbaudīšu visus zobus. Man tika diezgan, es teiktu, forša zobārste pēc skatiena, ļoti jauka, nu, aptuveni manos gados, bet, ziniet, dažiem zobārstiem ir tāds tā kā mīļums pirkstos un rokās,
Un daži atkal tā kā neiejūtīgi, visu tur ar smagrām, tur pūš, tur kaut ko. Nu, viņa sanāca šis gadījums, ka viņai ir tāda, nu, viņa ātri kvalitīvi veic savu darbu, bet, nu, diezgan sāpīgi, teiksim tā, man tā kā zobi visi ir jūtīgi, nu, tas bija diezko nepatīkam. Nu, viņa man pēc tam pajautā, ko tad, pēc tam, ka viņa apskat zobus, viņa man teica, nu, kuru zobu jūs tieši, par kuru ir sūdzības. Un es viņai izstāstu, ja tāda, kurš man nedzīvais zobs, kas man tur spiež nemitīgi, kā var spiest, to viņa arī īsti nesaprot, tā kā, lai es izstāstu tos, kā ir tad, kad spiež tāda sajūta. Nu, labi, nu, uztais rengenu visiem zobiem, un pēc tam tā kā, es viņai saku, bet es atnācu pie jums tikai tāpēc, ka man vajag 3D rengenu, man vajag 3D rengenu tam vienam zobam, es gribu zināt, vai man tur zem tā zoba varētu būt iekaisums. Nu, tā kā viņi tur man cenšas atrunāt, vēl vienreiz, lai es tur pastāstu visus tos simptomus, nu, vēl vienreiz viņai tu izstāstu, kad man sāp, kad man nesāp un tā tālāk. Nu, labi, taisīsim arī to 3D. Nu, labi, aizēju vēl tur uzstājus, pēc tam jāgaida. Nu, laikam, ziniet, tas nemaz nav tik vienkārši, jo patiesībā ļoti maz klīniku, kurās var to 3D rengenu uztaisīt. Un, nu, kaut kādā mērā kroņa numurs. Nu, kā, nu, tad man vilšanās tāda. Pirmkārt, man bija ļoti grūti ar to rengenu, tāpēc, ka, kā viņu lika mutē, viņš ir diezgan, tad, nu, kā jau rengena tā plāksnīte, viņi kā jāsakoš starp zobiem, un dažbrīd bija vispār ļoti sāpīgi, un viņi man tikai saka, kā elpo caur degunu, jo tur vajadzēja tos aizmugurējos zobus tā, tur fotografēt tā, ka man vēmiens nāk, atvainojiet, ja? Bet vienkārši liekas tā kā slikta duša, jo tur tiek kairināts aizmugurējās tās kakla sienas vai, es nezinu, rīkle, var sakot. Nu tā, tur es mocījos, un sanāk beigās tur bija 1,5 stundu. Un es biju rēķinājusies, ziniet, kā savā muļķībā, ka man tas aizņems 20 minūtes. Pēc 20 minūtēm es aizskriešu uz kino. Nu, un var sakot, manā galvā vēl bija tā, ka man droši vien pateiks, ka, nu, varbūt tur ir kaut kāds nedaudz iekaisums, bet viss būs labi. Nu, es pat nezinu, ko es tur īsti izdomāju. Man likās, ka tas vienkārši aizņems ļoti īsu laiku. Un es izgāju no tās zobārstniecības tāda pēc 1,5 stundas. Viņi man pateica, ka man vēl ir 4 zobi, kur ir viens tiešām ir caurs, un tas ir aizmugurējais gudrības zobs. Un tas ir pats tālākais, un viņi iesaka vispār to raut ārā. Laikam tā, es zinu, ka tā praksa kaut kur eksistē, ka visiem jārauj ārā. Un tad ir tādas vēl 3 plombītes, kas tā kā ir sākuši laist. Gaisu nē, bet, nu, tā kā tur ir tāda maza maliņa vaļā, un, nu, tas ir nepieciešami jau tur kustināt un darīt. Nu, labi, līdz ar to es iznācu ārā no zobārstniecības, es tur biju ilgi. Es jau jutos nomocījusies, arī bēdīga īstenībā, jo es saprotu, ka man tikšanās ar zobārstu tagad vēl būs, vēl tās ir tātad aptuveni 4 reizes, un nevar, bet pats galvenais tātad nepastāstu, ka viņa man nevar pateikt, kas rakstīts tajā tulkojumā, tajā 3D rengenā. Un viņa saka, ziniet, rītdien atnāks man kolēģi zobārste, es ar viņu apspriedīšos, un tad es došu jums ziņu. Jūs tikai neuztraucieties, es neaizmirsīšu. Es viņai saku, bet tikai tāpēc es atnācu. Es jau pirms tam taču pieteicos, un nu, tā kā, ka man prasīja kādu man vajadzību, es teicu, ka es vēlos veikt 3D rengenu vienam zobam, un arī, nē, nu pārējā mute, ka tur tika izsakot un apsakot, tas ir brīnišķīgi, bet vienkārši, nu jā, pa to, ka viņa man vēl pasaka, ka rītdien, nu, viņa neaizmirsīs. Nē, nu labi. Nē, nu labi. Un kaut kas, es viņai saku, bet jūs nevarat pateikt, tā kā jums šķiet tur kaut kas ir, tiešām tur varētu būt kaut kāds iekaišums zem tā zoba. Es nezinu, es apspriedīšos ar savu kolēģi. Nu tā man gāja. Un tad, kad es izgāju jau tātad no zobārstniecības, gāju pa saulaino karsto Rīgu, es jau zobārstniecībā biju pārsalus, bet, ka no stresa man vienmēr ir ļoti augsti. Man vienkārši sāk tā kā, jo bez drebulus būt no bailēm, man nepatīk. Man nepatīk pie zobārsta, tas ir skaidrs.
Jā. Un tad es gāju. Un es jau redzēju, ka pēc pulksteņa, ka es esmu nokavējusi jebkādu sakarīgo filmu kino, tur ir tikai šausmenes. Nu, šausmenes man galīgi nedara, jo labāk man šajā jomā vispār netricināt, man tāpat jau bail. Tik bieži no viss kā. Ai, nu jā. Un tāda man diena. Bet tāds iekurināšu pirti. Es paēdīšu, es atpūtīšos. Un, ziniet, vienkārši vajag droši vien sakārtot savās smadzenēs tādu, atkal uztaisīt pārkārtojumu, ka tikšanās ar zobārstu būs. Es nezinu tikai, kurā zobārstniecībā man iet, vai šajā pašā. Nē, viņa bija jauka. Es nezinu, vai šajā pašā vai citā jāpaskatās, vai tajā pašā, kur es gāju. Nu, labi, es padomāšu, bet, ziniet, zobārsts jau ir tāds stāsts. Labi, visi. Šodien tīri tādas lietas. Bet kopumā, protams, man drusku jāatjēdz, un tad es sākušu atkal būt nereāli priecīgi par to, ka, nu, arī kaķi te visu laiku nāk droši lejā. Kur man viņš guļē, kur? Un arī otrs kaķis nāk. Un tāpēc, ka bērni nav, viņi citādāk tur straujas kustības vicinās, un arī dažreiz mazais pat trenkā. Un ļoti patīkami ir tomēr, tas miers ir ļoti veldzējošs, jā. Nu tā, labi, 16 minūtes visu gaišu.